Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru. To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi. Ejau, mans vārds ir Bruno Reis, un tas ir 371 Battles. Ata centrs, vai mēs varam iedot troksmi? Tas ir 8 fināls, liels fināls. Uzvarētājs tiek 4. finālā. Pirms mēs sākam, gribu pateikt lielu paldies BetSafe Sports. Iedodam arī BetSafe Sports troksni. Bez viņiem šitais te nebūtu. Ok, Battles. Reperi pa labi no manis, pasaki, kas tu esi? Tas Fujeks Dūmiņš. Iedodam troksni Dūmiņam, jā. Un pret Dūmiņu šodien, kas būs? Saki, kas tu esi? Abramovičs, a.k.a. Dūmiņa miets. Let's go! Pirmais, kas sāk šo batlu, ir Dūmiņš. Melo Shake, pirmais beats. Let's go! Yeah. Tauta tevi devē, par leģendu spēlē, bet tu novecots tāds kā diski DVD. Tu spīdi kā spička, ejš kā LED. Fujeks izskatās kā nodzēries uldons TV, digitāli netā manis prizina vaļā kā peitardi. Zinu, ka noriju vārdus, nu kā tad šitā netā, letāli, tu man netrāpi vispār. Dūmiņš tagad smēdēs kā kristāls metru metrā, lācis zeitā, šī ir kā verbāla izstāde. Redzu cauri kā lāstikas traumēm, tava mūzika ir specifika gaumēm. Tupi stūžai rakstīs sūds, sem sakās kudru pūdz, rīms līps lūp. Par to piepisas, bet to nevaru dur. Bet kā tu pasaki, tu sagrumā grūti, jo tā ir baigā tā kukurūz. Nu tā sacīt, tas ir kornī. Tā kā awesome, yeah, sanāca bombīt. Pirms pusnakts var iet pamata stumdī. Battlerap sauda vai kristāla kurpīta. Smadēni sanāca dolbī, yeah, doubletaps galvā kā zombijiem. Atnāca sarežģīt skaņu kā Dolby bombiju, kā terorāk, ar reipu dalījos kā ir asinsparks. Katru gājiem par mata tieši šaks un māci, ko es lieku stāvs, tik jāsaka pats viedo 5 pieviru pantu kā boltā, kā Santa. Es tev žagaru pienes un bloķēju 5 pats tev kontā. Band! Ok, let's go, Abra uzreiz atbild, let's go, Melo Shake! Jo, Dūmiņa malacis, labāk nekā Atlas. Uztaisim troksni Dūmiņam par šito. Jo! Šķiet, ka mani tālāk atlasē pēc būtības sūd, jo mani panči karst, tikai tāpēc Dūmiņš te kūp. Šai kucei sākas stress, pret topsuni būrījies sūri. Vienā stūrī stāvu es, otrā žūrijas kļūt. Pat komentāros šaļi atzinās, Anči Discordā atvērtā vēstuli, labosim lēmumu, metam ārā šito bēnu un pareizi pārakstam vēsturi. Un šitais nav vēstuli, un tu vari parot mēsu. Tu esi nepareizi saktē, biju gatavs laust termometru un izlēt dzīvesudžā pret Andrē. Paga, Andrē Dūmiņš, mazai klauntais sirktriks. Tagad šaļiem modē zaktē tikai citu reperu lirikas, bet arī niks. Jo, ja YouTube'ā ierakst Dūmiņš, nedodam tevi, bet čuvaku citu. Čalies pis, mazais kličko, pats sev kličku nozadzis. Dūmiņš pamatos, es sev pīzīgi, nu, kāds apakaļs tu izlīd no šī. Dūmiņš paliek tikai kūpinājums, nāk pakaļ tā kā grizlīs. Tu skanīt, ka tev un te dikčīs, tev daudz jāpiestrādā pie dikcijas. Šis ir šaks un mats, to ielieku, pat ja es esmu līsīs, gedit. Man pajāc tevi, skrienu apis tā kā hipodroms. Un ko tu gribi, bļa, turēt līmeni? Iemācies turēt mikrofonu vai vienkārši labāk turi mūt. Ka pat akitekt, ka tu pat daudz šļupst, ko gan cer, lai saprast, ko tu per vajadzēs. Surdo tūk, kāda jēga no visa ko te daļ. Ja neviens nesadzird ne vārdu, ko saka, tu taisi flavus, kuros esi slīkons, no bīta krītnos, tu neesi Gagarins, tev bija jāapstrādā vairāk pa naktīm, jāizlido atlasē, patiesi fakti, dzirdēji tev gaps, līdības skaļi, tik necēp kā aiz, tagad es čals ar Dieva palīgu. Man besī šitie pašnāvnieki MC, par centību var dabūt centu, bet tev vairāk nesmīt. Depresija, noķēris Kens, bet tev vairāk dženzī, bet esi, tagad esmu bende Volodimirs Zelenskis, jā. Ko vēl pils novāc tevi ātri, pēc tam arī var slow and chill ar dope skill, jo es te māku nomest skill, puiku nopēr zilu, katrs nākamais plans būs overkills, jā. Dūmiņš mirs, jā, Dūmiņš mirs, jā,
Amanito klons pārēdās būs mirs, jā. Dūmiņš mirs, jā. Dūmiņš mirs, jā. Sašāva seju, vāka zāgs, nebūs pusvirs, jā. Dūmiņš mirs, jā. Dūmiņš mirs, jā. Pēc šī tev neatgriezties repā, tu neesi ar starulis mirs, jā. Dūmiņš mirs, jā. Dūmiņš mirs, jā. Pret mani number 2, jo tavi teksti bleno tīrs uz tādu pants. Ej, jā, Anticentrs, kā jums patika pirmais rauns? Dūmiņam ir jāatbild ar otro raundu Melošeik, otrais beats, let's go! Jā. Jā. Tā. Pasējis ierakstu ieliku vārdu, es mapē. Kāpēc tu domā, ka Dūmiņš negasē? Kamēr vēl paspēju trasēt, te kantēju vārdus kā dolārus kasē. Kamēr tu mājās tāds atslābis masē. Es neesmu tāds fujaks, kurš dirsīs bez iemesla. Mēslu te nemet. Ej savu iedvesmu, tava tu sēko pēc klaudu dziesma. Tas nodurs tev dvēseli kā dziesma, kas iepisa. Dūmiņš kā liesma, kas arsonu ienesa. Spraudi jau rīmas pirms vārdā es piedzimu. Leģenda abriem slīmes, jo ar viņu iekritu. Baklaus stage uz grīdas, tev jau vajadzēja būt iekš pirmās līgas. Nevis virināt muti pret džeku, kurš tikko vien varēja legāli nopirkt cīk. Tavu laiku jau palaidi garām, tagad tu skrieš uz vecīšies maratons un Dūmiņš pa priekšu. Stūma viņš reipu, bet teikšu, ka krietni, bet gadiņš vai divi un abra būs lieks. Bet pieredze džekam ir kravās, tas tiesa. Man šis kā Everests, tev gaiziņšiem nieks. Bet Dūmiņš ir svaigāka miesa, tikai liekas varu tu pieredz. Kā teicu Zelcam, šīs ir karjeras briesmas. Pie sava 21 vajadzēja bīdīt evolūciju uz priekš, bet tagad laiki ir citi, telpā nepietiek vietas. Atkāpies uz sava amata veicīt, kā tavi māti no pieres. Ej, jau, kā es mani Dūmiņš, varam droši par Dūmiņu! Abram ir jāatbild, Melošeik, let's go! Jo, ļoti labi, tikai pašās beigās par to mātu atkāpšanos. Darījus to darīja pret Hjūmanu, tas bija nozagts pants, to arī to izdarīja. Bet neko, jau. Aizkalniņa Dūmiņš kūp, kas to dūmu kūpināja. Abramovičs Džekis savāks čeku, kas turmāja. Čalis bija izdēts jau pirmajā raundā, atliek pelns pizdīt. Dūmiņš neizturēja pats savas ugunskristības. Zini kā, tu mēģini šito sūdu vest, bet par tevi skanu kā nās, pati tikai pūš degun. Pēc bētla šitais Dūmiņš sūkās man dūmdēs. Tāds ir stāsts, ka Cloudrap čalis cīnās pret boombap. Man betlā repa, bet tev rēk, no kuras grūti padzīt. Grib apdzīt braucot ar mutu, sanāk vien dūmu mašīnu. Tu specifekt, kamēr pliežais perfekti reper te tavs teic, kurš ar jostas plānu tiekoties tet at tet. Jā, melnās jostas panča augstais plautiņš, šo Dūmiņu no betla ārā izmet, kā saltiņu bez kautiņa, jo ļautiņiem tevi klausīties ir nasta. Puisī tevi nokurīt spēt pat te kā rasta. Saldais, saldais, jā, mazā pat saldais, atrastu vietu, kur karāties Dūmiņa galvai. Tev padauz slās, jo viņu pat izpista vīrs, kurš izkrita no 5. stāv un palika dzīv. Kamēr stāv uz piedestālu, viņš pat netiktu līdz. Stāv zemāk, no tāram un neidam uz bīt. Beidz rapot, plīz, mums nevajag tavas streipuļu rīms. Ej prom no līgas un pārdomā vēlreiz, ko tu bīt. Tu feiks bez nozīmes un pat tavs neims ir diminutīvs. Blet, Dūmiņ, zini kā, tev vajag pirst prom. Ej, vienkārši izmest misket, man patīk šķirot. Tu pret mani kā Pakistānas kebabs pret sirmo. Latvijā 300 reperi man iedeva rankā 301. Kobļa! Anticentrs, kā jums otrais rauns patika? Ievaram maksimāli troks, Dūmiņam šodien pēdējais rauns, ievaram maksimāli troks un trešais rauns. Melošeik, let's go! Jā. Repsi mana stāja mūsu mājas citiem modelis. Par tevi labāk Sansi sēda vārdi arī skūtelis. Uz bīta maģiju klāj, abrakadabra, tā kā Voldemorts, es tā kā Potters, vada kedavra, es nolieku vēl vienu roteru. Kūdu tevi tu trūdi, tā kā tā kompesta kaudze, bēg uz to geitiņu. Tūtiņā vārks kā konflikti saldu, štuka par bazaru naudu, peld viņš savu razaru melnu, Dūmiņš kā Lohnesa monstrs, jo lohus es nesu, kā viesmīlis uz dēlnu, spogulī saka man tā, kur sevis labāk te repojā, bet paga,
Varu to pajautāt, viņam paurīja atspulgā. Kamēr Abramelts vieglajā pohujā, tamēr Dūmiņš šeit strādājā. Tas jau nav slikti. Vai pareizi sarakstīt pantu, brāl? Nav taču, kas tāpēc nevaru pievramzēt. Vari jūs, ka tev benzīna pieredzē. Sāk zūst, tāpēc Dūmiņša viekantē. Kā autobus laiks jau ir piespēc. Sāc uztraukties, esmu tās briesmas veids. Sāc kust, jo Dūmi nenāk bez uguns. Mani flow sit kā pāno čuguns. Dūmiņš salds kā pudiņš. Viņš ir baigais repaks. Es pat nočaukoju, bet vēl peldu šeit kā pludiņš. Rīmes taisa savu līmeni mainu. Manu tevi kā mīnu laikus. Mani pārņem bailes, līdz es manu tavu īsto vārdu Edgars Spudiņš. Ok, Edgaram troksmē! Edgaram Spudiņam, a.k.a. Abra, ir jāatbild šodien šajā betlā. Šis ir pēdējais rauns. Edgaram troksmē sagaidām Abro trešo raundu. Let's go, Melo Shake! Citējot dižano dzejnieku Uldons TV, teiksim tā. Ei, Dūmiņ, tu parodīji blondā. Jau, tu tagad augstāk nelec. Šis Dūmiņš jau ir miris, palicis ir tikai skelets. Man besītā žurka, man besītā motopele. Tu mans go-go dejotājs. Nē, tu neesi go-go gadžets. Marko lielie prieki, tāpēc, ka šoreiz ne freestyloju. Bet kāds sanāk, ka to paveikt labāk par viņa tekstu var izskaidrot. Čalis reči te nevisai spož. Dūmiņš ir pārāk izgaistoši. Tūlīt sāksim mācību vielu, kur viss viņa kļūdas izskaidroši. Sveicināti bioloģijas klasē. Šodien mēs esam ieradušies, lai zinātu, kāpēc radies šīs bezmuguru kalnieks, kuram galvā ir pastēt. A.k.a. Dūmiņš Gopāris, kurš ir stulbāks par amēbu. Tātad pirmkārt suga viltvārš. Viņš izvēlas kādu citu vārdu, kur miksā un izrādes dēļ tā viņu plēsēja izrād. Gan priekšā, gan virsā. Un tieši tāpēc izvērs. Nemāk tekstus izrunāt, jo aizbalsens ir pimpļakārt. Otrkārt viņš domā, ka prot ātri dod bārs, bet tomēr viņu novāc visvairāk paša flowcharts. Čipa baigais soldier, miķi tur kā blowjob. Vislielākajā čaukā ieliek sevi ar paša rokām. Treškārt viņš nemāk pareizi salikt jēgu tekstā. Tā tehnika ir tirsā, kā termometrs rektāls. Viņš rindas nekad nebeidz un rindas nekad nesāk. Un izklausās pēc tā hopsina mīma internetā. Dūmiņ, tā tu mums izklausies, bet neuztraucies, vecī turi garu mundru. Vienīgais, kas mūs atšķir, ir pietiekami stundas. Es tavā vietā labāk vienmēr disecētu MF dūmu, bet tas, ka nemāk skaitīt, nepadara tevi par nulli. Es saku, tev vienkārši vajag pieredzi, tev vajag to struktūru. Ja nu kas, tu man vari droši zvanīt pa šito numuriņu. Psych! That's the wrong number! Ok, laiks žūrijai. Laiks žūrijai. Ok, pirmais, kas teiks un atdos savu balsi uzreiz par konkrēto dalībnieku, kurš varbūt tās tiks tālāk, ir Ots. Iedodam maksimāli troksni Odiņam. Tā centra, iedodam troksni. Jā, paldies abiem diviem džekiem. Pizēts Kruts, Opener Battles, man liekas. Ilgi neko neteikšu. Pirmais pants. Dūmiņ, tu ļoti labi iesāk. Tu esi daudz savāktāks nekā tu biji atlasē. Tu tiešām biji tā kā more composed, un man tas patika. Tu tā kā atnāc bišķiņ vairāk ar mērķi. Pirmais pants man likās tev stiprākais. Tu smērē kā kristāls, tev flows bija ļoti nice. Dikcija vēl tev klibo, un battle gaitā viņi tā kā pavisam pazuda. Bet Kruts lines bija par to, ka tu nāc kā Osama bombīt. Man tas ļoti kruti patika. Par Abras pirmo raundu tu trakais. Vispār. Zini, es varētu baigi analizēt te kaut ko, bet kopumā man liekas, ka šī bija Dāvida pret Golijātu cīņu. Un var redzēt, ka Abra netic pasakām, jo Golijāts samīdīja Dāvidu, un mans punkts iet Abram. Diži neko vairāk nesakot. Ok, 1-0 Abra. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir iepriekšējās sezonas dalībnieks, trešās vietas ieguvējs, Mauzolē mūzikas čuvaciņš. Tas ir Marko, iedodam troksni. Mauzolē mūzika.
Abra bija mega. Pirmkārt, sarīmēt Dig Cheese un Dikciju ir ļoti smieklīgi. Tā ir ļoti krūta atskaņa. Un tas, ka viņš ir number 2, jau viņam teksti ir no dirces, ir tikpat smieklīgi. Tev bija ļoti daudz smieklīgu lainu. Varbūt tev bija tas, kas tev nebija atlasē. Jo atlasē varbūt tu nāci parādīt, cik tu esi krūts. Un tagad tu vienkārši jūties krūts. Un tas viss prikols par to super hot fire un to atsauc. Un tas, kā tevi noķēra, tā performance bija mega krūta. Man patīk, ka tu pateici, ka tu nefreestyloji, un tu arī neiefreestyloji. bija ļoti laimes par to, ka viņš sūkās dūmdās, bija rīktīgi smieklīgs. Kroči, tev bija rīktīgi daudz prikoli par dūmiem, kas nebija jau es tevi nopīpēšu, jau dūmiņš izdega, visi šitie. Un dūmiņam atkal bija labāk nekā bija atlasē noteikti, varēja redzēt, ka tu esi vairāk savācies. Un man ļoti patīk, kā tu iesāki, jo tu iesāki diezgan lēni un tev varēja saprast. Un tad tu sāki bērt, un kad tu sāc bērt, tad viss tavs teksts nāk vienā lielā blāķī. Un tev pazūd taimings taviem lainiem, jo, kad tu battle rapo, tev vajag taimingu, jo, ja tu pasaki kaut kādu lainu, piemēram, tā kā Abra pasaka kaut rīktīgi krūtu punchline, viņš zina, ka uztaisīt to pauzīti, lai visi var pateikt, tas bija slimi, un tad tālāk klausīties. Bet tā kā, kad tevi klausās, tu vienkārši klausies, un tev viss tā kā bez mazliet pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā, jo viss ir vienā milzīgā blāķī. Un, kad tu beidz to darīt, ir daudz krūtāk, piemēram, 2. raundā, tu to darīji mazāk. Es nezinu, kā tev tur, vai tu biji on beat vai nebija tajā 2. raundā, bet man 2. raunds ļoti patika tīri, kā tu revoji liriski un kā tu speisoji savas līnijas. Un 3. raundā pat arī bija vairāk panči, un par to man nav tačkas, tāpēc nevaru piebremzēt, vai nav dūma bez uguns, viss tā huņa. Also, motelis un skutelis nerīmējas. Pacenties bija šīt vairāk. Bet stil bija ļoti krūti. Abra vienkārši ir Abra. Mans punkts ir par Abru. Ok, 2-0, mēs jau zinām, kā Abra ir ticis tālāk, bet tik un tā nemazāk svarīgs viedoklis. Kreisais krasts, brīvruna projekts, kā ierodam troksni! Tātad, šeit bija tā, ka pieredze pret izsalkumu, un jebkurš cilvēks, kurš ir apmeklējis restorānu, zina, kas ir pirmais, kas ir otrais, kas ir deserts un tādā garā. Un tas ir tas, kas attiecas pret tev, Dūmiņ. Man ļoti patika Lady Punch, Sant un Žagari, legālās cīgas par to, ka legāli var nopirkt cīgas, tas bija riktīgi krūta. Tas bija forši, kā apspēlēt savu vecumu, visu pārējo. 2. raundā man likās, es nevarēju saprast, atgādināju bišķi Eminem un MGK, es nesapratu, tu dod kompliments vai tu diso Abru. Matu Punch, šautauts komēdija Latvija, viena sezona bez tā mēs varētu iztikt. Par Lohnes man patika un Spudiņš. Tā kā par Abru, bet jā, vecīs, nezinu, vai tas, ka tu esi lasījis internetā komentārus un tādas lietas, bet tu noteikti biji labāks nekā atlasē. Tas, ko es teicu, tu biji izsalts. Bet Abram bija tas daylight vibes. Un tas, ko es gribu pateikt ar visiem dalībniekiem, jums ir šī platforma, ja jūs varat izvēlēties, kas jums pa čokiem būs aizmugurē, izmantojiet to. Jo te bija tas, ko es teicu pa pieredzi, te bija teatrālais, te bija kostīms, te bija lapiņi, te bija punch un te pieredzīt bišķi sakā izsalkumu, jo, ja šis būtu restorāns, tu esi tas čuvaks, kas uzreiz vienkārši, nezinu, apēd torti vai ne, apēd eklērus, un tad brīnās, huļi nav vieta zupai. Abra atnāca, paņēma salātiņas, paņēma otro, paņēma zupu un bija vieta desertam. Es nesaukšu visu panču, kas viņam bija, visu to dzirdēju, kolēģi man arī pateica, bet, es loģiski atdot balsu Abram, teatrālais un viss, bet vecī, tev ir iekšās, un ja nākamreiz piedalīsies un tā padomā par to, ka tev cilvēki ir aizmugurē un tu viņus var izmantot. Nevelti tas saucas atbalsts. Tā kā jā, balss Abrai. Ejau 3-0, Abra tiek ceturdaļfinālā, ir vēlreiz troksni šim bētlam. Domiņ, paldies par bētlu, diemžēl. Tas bija 3-1 bētls, seko mums pilnībā visur. Prr! 3-7-1